9. klasē mēs atklājam, ja mēs sareizinām a mīnus b reiz a plus b, tad a reiz a ir a kvadrātā, a reiz b ir ab, mīnus b reiz a ir mīnus ab, un mīnus b reiz b ir mīnus b kvadrātā. Vidējie noīsinās, un mēs dabūjam a kvadrātā mīnus b kvadrātā. Te būtībā a mīnus b reiz a plus b ir tas pats, kas a kvadrātā mīnus b kvadrātā, vai arī otrādāk. Ja mēs ieraugam a kvadrātā mīnus b kvadrātā, mēs to varam pārrakstīt šādi te. Līdz jūs ieraugat, kad vienus tos pašus skaļus saskaitot, sareizina tos pašus skaļus atņemot, tad jūs pa taisno varat rakstīt vienkārši 2x kvadrātā, vienu kāpināt kvadrātā un atņemt otru kāpināt kvadrātā, un tā jūs ļoti ātri varat tikt pie gala atbildes, vai arī otrādāk, ja jums ir uzdevums sadalīt izteiksmi reizinātājos, un jūs ieraugat x kvadrātā mīnus 9, 16x kvadrātā mīnus 49, tad jūs ieraugat, ka 16x kvadrātā ir vienkārši 4x kvadrātā, un 49 ir 7 kvadrātā, tad jūs varat pārrakstīt kā 1 mīnus 2 reiz 1 plus 2. Ierakst komentārā, kā var pārveidot šos divus piemērus, un uzdevums ir atrasināts.